Parādīšu jums Rūjienas mācītāju mūžu. Mazo ēku. Dzīvo. Bet tikā tas vismaz nenāk. Iepazīstieties, tā ir ārzemnieki, jā, kas man skatās. Šī ir Rūjiena, Latvijā Rūjiena tāda pilsēta ir, un šī skaitās mācītāju mūža. Tur tālāk, redziet, uz priekšu ir, tā ir Bērtuļu baznīca, un ļoti kāds ir, nu, skaista skulptūra ir. Vēl viena skulptūra ir. Tā jau kāds kaut ko tāpat te šeit dara. Redz, strāvas viss ir klātīm. Tas interesants skulptūra tāda tur ir. Ui, tas, pagaid. Smuka. Te. Baigi interesantais tāds. Baigi švečs tāds. Interesnais tāds, ziniet. Te dažas skulptūras tikai te ir. Tāds redzēt no dzels. Baigi smuki izstāst. Redzēs, atcerieties šo te pumpi vēl. Agrākā laikā vēl pumpēja. Ja blīva vesela, tad jau vēl kaut ko var izdarīt. Kāds skaists skulptūra. Baigi forši. Man patīk tas vecais jūgenstils. Šītās te vecais akmeņu mūrējams un kāds maipuķītis savu gar malu. Tas vecās liepas tās te 100-gadīgās. Jā, un tām liepām ir vairāk kā 100 gadu. Jā, pat vairāk. Tā kā varat droši braukt uz Latviju, uz Rūjienu un varat pa kādiem vārtiem izgājām tā. Varat to visu apskatīt, es jums tikai kā priekšskatījumu parādīšu. Un Rūjienā vēl ir saldējuma ražotne, vēl ir. Un vēl viss daudz kas cits. Visāds citāds lietiņas vēl, ko var redzēt. Latvieši jau droši vien zina, bet ārzemnieki jau grūti būs viņiem orientēties, ne? Ko? Tā ir. Nu, šitā. Mēs kaut ko esam. Davai tādu lēnu aplīko, ja tā? Šitā. Ejam tā te. Riņķi. No, kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties un pieliekšu video laiku un nokomentējiet, kas jums vēl tāds nāk iekšā, nāk prātā un par šo vietu un par Rūjienu un vispārējām. Čau, jauku dienu!